Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Kurdu vadītie spēki, kas kontrolē Sīrijas ziemeļaustrumus, ar Amerikas Savienoto Valstu starpniecību panākuši pamieru ar Turcijas atbalstītajiem kaujiniekiem Manbidžā. Par to šodien paziņoja Sīrijas demokrātisko spēku komandieris Mazlums Abdī. Kad Turcijas atbalstītie grupējumi sāka ofensīvu Sīrijas ziemeļos pēc Sīrijas diktatora Bašara al-Asada režīma krišanas, pēdējās 3 dienās Manbidžā, kur vairākums iedzīvotāju ir arābi, bija nogalināti 218 kaujinieki. Dienvidkorejas policija veica kratīšanu prezidenta Juna Sukjola birojā, turpinot izmeklēšanu par viņa īslaicīgi izsludināto karastāvokli. Junam ir noteikts aizliegums izbraukt no valsts. Šorīt tika aizturēti arī Nacionālās policijas aģentūras ģenerālkomisārs Cho Jiho un galvaspilsētas Seulas policijas aģentūras vadītājs Kims Bonsiks, lai izmeklētu viņu lomu prezidenta Juna īslaicīgi izsludinātā karastāvokļa ieviešanā. Latvijas darba devēju konfederācija izteikusi vērtējumu Saeimā apstiprinātajam valsts budžetam nākamajam gadam. Pēc konfederācijas domām, lai arī tas ir sabalansēts un atbilst noteiktajām prioritātēm, tomēr tajā nav iekļauti ambiciozi mērķi un pasākumi valsts pārvaldes izdevumu samazināšanai. Organizācijas pārstāvi norāda, ka lielāku efektu konkurētspējai varēja panākt ar krietni mazāku pasākumu klāstu. Iepriekš Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē konfederācija bija uzsvērusi nepieciešamību veidot uz rezultātu vērstu valsts budžetu, kā arī samazināt valsts pārvaldes izdevumus vismaz par 5%. Kā norāda šīs organizācijas pārstāvji, apstiprinātais budžets ir tikai pussolis. Valsts pārvaldē algas turpinās celt, un tas izdarīs spiedienu uz atalgojumu paaugstināšanu arī privātajā sektorā. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens piektdien, 13. decembrī, dosies reģionālajā vizītē uz Rēzekni. Paredzēts tikties ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības pārstāvjiem un Rēzeknes pašvaldības pagaidu administrāciju, lai pārunātu finanšu stabilizācijas procesā jau paveikto, turpmākos plānus un reģiona attīstības potenciālu. Tikšanās laikā diskutēs par pašvaldības budžeta sakārtošanu, kreditoru saistību sekšanu un administratīvo pārmaiņu ieviešanu. Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde ziņo par kārtējo krāpšanu. Krāpnieki vakar, 10. decembrī, savam upurim Daugavpilī izkrāpuši 10 000 eiro skaidrā naudā. Krāpnieku personības pagaidām nav noskaidrotas, tiek veiktas izmeklēšanas darbības. Valsts policija atgādina, ka policijas darbinieki un citu valsts iestāžu darbinieki nezvana, lai iegūtu skaidru naudu, bankas kartes vai bankas konta informāciju. Šādas telefona sarunas nekavējoties jāpārtrauc, un arī uz aizdomīgiem nezināmu personu piedāvājumiem atbildēt nevajag. Tuvojoties Ziemassvētkiem, Rotko muzejs aicina iepriecināt savus mīļos ar īpašu dāvanu – Rotko muzeja gada karti. Karte dod iespēju apmeklēt muzeja pastāvīgo ekspozīciju un mainīgās izstādes neierobežotā skaitā visa gada garumā, baudot izmeklētus mūsdienu mākslas paraugus un gūstot bagātīgu un rosinošu kultūras pieredzējumu. Rotko muzeja gada karte ir nopērkama Rotko muzeja tīmekļa vietnē, aizpildot elektronisko anketu un veicot naudas pārskaitījumu. Otra iespēja – iegādāties karti klātienē Rotko muzeja kasē ar skaidrs vai bezskaidrs naudas norēķinu. Gada kartes cena ir 50 eiro, uzrādot skolēna, studenta vai pensionāra apliecību, karte ir iegādājama ar 50% atlaidi. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.